Kā izveidot jaunu rēķinu? Rēķinu mēs varam izveidot divos veidos, nospiežot šo pogu jauns rēķins, kurā mēs izrakstām rēķinu pilnīgi no nulles bez nekādiem mums sistēmā ievadītajiem datiem, vai arī mēs varam izrakstīt rēķinu jau no sagatavotās tāmes datiem, kas stipri pātrinās šo te procesu. Tad parādīšu abus variantus. Pirmais variants, mēs nospiežam pogu jauns rēķins, un šajā gadījumā mums līdzīgi kā izveidojot jaunu tāmi, mums aizpildot šīs te ailes, atzīmējot, kādā veidā mēs gribam šo rēķinu redzēt, kāda ir dokumenta valoda, un atzīmēt PVN režīmu. Tātad standarta režīms ir PVN maksātājiem, uzņēmējiem, Eiropas Savienības apgrieztais PVN, kas būs jums sadarbība ar kādu no ārzemju klientiem, kuri ir PVN maksātāji, tad jums attiecīgi ailītē parādīsies 0,0 PVN. Un nodokļu atbrīvojums, tad, ja jūs neesat PVN maksātāji, tad rēķins būs bez PVN. Šeit jūs ailītēs varat redzēt rēķinu numuru. Rēķinu numurs dažiem no jums būs īpaši svarīgs. Ja jūs pārējat no vienas rēķinu sistēmas uz otru vai no manuālās uz jau automatizētu, tad noteikti jums grāmatvedis prasīs rēķinu numurus turpināt ar tiem, ar kuriem jūs iepriekšējās sistēmās beidzāt. Tātad šo rēķinu numurus jūs varat arī šeit labot manuāli vai iesatījumu sadaļā ir iespējams jau ierakstīt rēķinu numuru, ar kuru sākt katrus nākamos rēķinus rakstīt. Šeit jūs varat atzīmēt, kāds ir rēķina status, tātad apmaksāts vai nav, vai ir kavēts, lai jums ir vieglāk sākuma lapā orientēties ar jūsu klientiem un ievadīt arī apmaksas termiņu. Šeit savukārt jums aprakstā ir iespēja ierakstīt tātad pakalpojumu, atzīmēt mērvienību, tā daudzumu, cenu, un attiecīgi pievienot arī jaunu rindu un rēķina summa, tad jums automātiski šeit arī aprēķinās. Arī šeit jūs varat izķeksēt ārā rēķināt ar PVN, tātad jūs nesat PVN maksātājs, tad attiecīgi PVNs noņemās nost. Un nospiežot pogu izveidot rēķinu, rēķins izveidosies un paliks jums sistēmā. Savukārt otra darbība, otrs veids, kā mēs varam izveidot jaunu rēķinu, ir pēc tajā brīdī, ka mums jau ir iepriekš izveidota tāme. Tad, ja tāme cilvēks ir apstiprinājis, viss ir noritējis gludi, tad balstoties pēc tās tāmes konkrētās, mēs varam izrakstīt rēķinu, nospiežot šo pogu, izrakstīt rēķinu. Šajā gadījumā jums ir dota iespēja vai nu izrakstīt rēķinu ar 50% avansu, un te ir apakšā uzreiz norādīta summa, cik rēķins sastādīs, ar 100% apmaksu vai arī ar pielāgoto. Tātad atkarīgs ir no uzņēmēja paša, kādā veidā jūs šos rēķinus rakstat, tad jūs varat ieķeksēt kādu no šiem variantiem. Piemēram, es paņemu 50% avansu, un man sistēma saka, ka rēķins ar attiecīgo numuru veiksmīgi ir izveidots. Nospiežu pogu OK, un rēķinu es savu jauno varu redzēt jau šeit pašā apakšā. Šeit es rēķinu varu apskatīties, labot, nospiežot pogu labot. Es varu izlabot ailes un attiecīgi atkal saglabāt izmaiņas vai šajā gadījumā atcelt. Tad es varu rēķinu nosūtīt uzreiz klientam. Tātad ievadam šeit klienta e-pastu, tematu, jūs arī varat to mainīt, vai arī ziņojumu tekstu, kur šeit attiecīgi numurs un summa atkal tiek automātiski uzģenerēt no jūsu rēķina datiem. Un šajā gadījumā nospiežot pogu nosūtīt rēķinu, rēķins aizies uz saņēmēja e-pastu. Šeit jūs varat to arī lejupielādēt PDF formātā, Excelī vai arī izdzēst.